Dārgie viesi, draugi, brāļi un māsas, sveicu jūs visus Jēzus Kristus vārdā šajā svētdienā. Vispirms vēlos pateikt lielu paldies visiem dziedātājiem, mūziķiem, diriģentiem, organizatoriem, kas ir šo svētkus mums sarūpējuši. Paldies arī jums, ka jūs esat šajā svētdienā kopā ar mums, lai mēs varam būt visi vienoti kā viena ģimene, kā viena draudze. Un tā ir mūsu šī sajūta, un tas mērķis ir bijis šiem svētkiem, kur mēs visi kopā varam sajust, ka mēs esam viena ģimene, viena draudze, un mēs visi dziedam vienā balsī ar vienu mērķi, ar vienu skatu, Dievam par godu. Un tā nav tikai tāda muzikālā vienotība, ko mēs šajās dienās esam varējuši piedzīvot, bet tā ir arī tāda garīga kopība, kur katra balss pievienojās lielākam stāstam, un tas ir Dieva stāsts. Bet ir jāsaka tā, ka visam skaistajam ir arī beigas. Un lai arī šī nedēļa ir bijusi ļoti bagātīga ar mūziku, ļoti radoša un interesanta un saistoša, svētki paies. Svētki noslēgsies, un dziesmu svētki būs noslēgušies, un dziesmas šeit vismaz uz kādu laiku apklusīs. Bet jautājums ir, kādu dziesmu, kādu melodiju mēs turpināsim dziedāt. Jo daudz svarīgāk par dziesmu, kas skan mūsu balsīs, ir dziesma, kas skan mūsu sirdīs. Tā ir mūsu attieksme, mūsu nostāja par to, kas notiek mums apkārt, par to, ko mēs redzam, par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē. Kāds cilvēks ir teicis, ja manas sirds raksta manas dzīves mūziku, tad mani vārdi ir dziesmas dvēseles teksti. Sāc runāt un būs dzirdams, kāda dziesma skan tavā sirdī. Tas, kas notiek tevī, nosaka to, kas notiek arī caur tevi. Citiem vārdiem sakot, mūsu katra attieksme nosaka to, vai mēs spējam un kā mēs atstājam ietekmi uz to, kas mums ir apkārt. Kāda dziesma skan šeit, manā dvēselē, manā sirdī. Un tad es gribētu, lai mēs padomātu, bet kāda dziesma skan Dieva sirdī. Ja Dievam būtu jāsaraksta dziesma par mums, par šo pasauli, par cilvēkiem, kādā tonī tā skanētu, kādā ritmā, kāds būtu tas muzikālais žanrs. Varbūt tas būtu nostalģiskais blues, romantiskā balāde, varbūt dramatiskais Beethoven 5. simfonija, vijīgais Vivaldi, varbūt jautrs pops, varbūt ritmiskais hip-hops. Kad Dievs skatās uz šo pasauli, un vēl svarīgāk, kad Dievs uzlūko mūsu katru cilvēku individuāli, kādu dziesmu viņš dziedātu, kāda dziesma skan viņa sirdī. Mēs pirms tam lasījām no evaņģēlija, no Lūkas evaņģēlija līdzības. Tās bija divas līdzības, kur Jēzus parāda savā ziņā to, kāda ir Dieva tēva sirds pret mums. Tā ir līdzība par pazudušo avi, tā ir līdzība par pazudušo grasi, un turpat tālāk ir arī līdzība par pazudušo dēlu. Tas ļauj mums ieraudzīt vienu no viskaistākajām Dieva rakstura šķautnēm. Tā ir viņa sirds melodija, kurā saplūs nemieris par zaudēto, prieks par atrasto un līdzjūtība, žēlastība pret to, kurš ir pazudis, bet atkal ir atrasts. Un tā ir dziesma, kas atklāja Dieva redzējumu uz pasauli un uz ikvienu no mums cilvēkiem. Šī melodija tā nav augsta vai mehāniski vienkārši izpildīta. Tie nav tikai tukši vārdi. Tās galvenās tēma ir kas? Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis.
Un tā pašā laikā, tad, kad Jēzus stāsta šo līdzību saviem sekotājiem, un viņš stāsta arī mums šo līdzību, tas ne tikai mums atklāja to, kāda ir Dieva tēva sirds pret mums, bet tas rāda arī to, kādai dziesmai būtu jāskan mūsu sirdī. Tā ir Dieva skaistā sirds melodija. Un mēs, kā draudze, esam aicināti šo dziesmu tālāk nest mūsu ikdienā un to pavairot. Jo, kad draudze dzied Dieva noregulētajā tonalitātē, mēs atklājam Dieva sirdi šai pasaulē. Kāds tonis, kāda dziesma, kāda melodija tad skan šajās līdzībās? Pirmkārtām, mēs redzam, ka šajā līdzībā ir tāda nemiera un satraukuma dziesma. Kad Jēzus stāsta par ganu, kurš ir atstājis 99 avis, lai dotos un meklētu vienu pazudušo, viņš ne tikai parāda Dieva mīlestības lielumu, bet atklāja arī viņa sirds nemieru un šo neatliekamības izjūtu. Kad gans redz, ka viena avs ir pazudusi, ko viņš dara? Viņš pieceļās, viņš iet un meklē. Viņš uzņemās risku, pūles, jo viens viņam ir dārgāks par visām viņa ērtībām. Un tieši tāpat Dievs atstāja savu svēto troni, lai ienāktu šajā salauztajā pasaulē, nevis lai to nosodītu, bet lai to glābtu. Viņš nedomāja par savu ērtumu, par savu izdevīgumu. Viņš domāja par cilvēku, par tevi un par mani. Zīmīgi ir tas, ka tad, kad Jēzus izvēlās stāstīt šo līdzību, Jēzus taču varēja teikt, un gans pazaudēja visas 100. Un tāpēc viņš devās meklēt. Bet nē. Jēzus izvēlas vislielāko mazumiņu, ko var izvēlēties. Jau nav nekas mazāks par vienu. Tikai viena avs ir noklīdusi. Gana īpašumā taču ir vēl 99. Tas ir tikai 1%. Tikai viens zaudējums. Tas ir tik maz, ko viens uzņēmējs varbūt vai zemnieks varētu vienkārši norakstīt kā uz neparedzētiem izdevumiem. Bet Jēzus vēlas, lai mēs šajā vēstī dzirdam kaut ko ļoti personīgu. Pat ja tu esi vienīgais pazudušais, Dievs nāk pēc tevis. Viņš nebūs mierā, kamēr viņš nebūs tevi atradis. Un tā ir dziesma un melodijā, kurā skan. Katrs cilvēks ir vērtība. Katrs cilvēks ir svarīgs. Katrs cilvēks šajā pasaulē ir radīts ar Dieva nodomu. Tu vari justies nomaldījies, apjucis, aizmirsts, bet Dievam tu esi svarīgs. Šī līdzība atgādina, ka Dievs neredz tikai cilvēka masu un kopumu, bet viņš redz katru cilvēku individuāli. Kā katra nots, kas ir tik svarīgi dziesmas skanējumā, tā arī katrs cilvēks ir būtisks visā pasaules attēlā. Un tad, kad mēs redzam un piedzīvojam to, kas mums notiek apkārt ikdienā, jautājums ir, kādu dziesmu dzied tavas sirds? Kas satrauc tavu sirdi? Par ko tu nevari ne tikai satraukties, bet par ko tu būtu arī gatavs uzņemties arī atbildību? Vai arī mūsos skan tas nemiers, kas mums mudina pamest mūsu varbūt ērtības, vieglo, vienkāršo dzīvi un doties pretī tiem, kas ir nomaldījušies? Ko tu esi gatavs atstāt, lai ietu pie tiem, kam šodien ir vajadzības? Tā ir dziesma, kas saka, uzņemies atbildību, iesaisties, ej, nemieras sirds. Otra dziesma, ko mēs varam no šīm līdzībām varētu nosaukt, ir tāda
patiesā prieka dziesma. Līdzībā par sievieti, kas meklē šo pazaudēto grasi, monētu, mēs varam lasīt par to, kāds viņai bija prieks, kad viņa atrada to, ko viņa bija pazaudējusi. Un Jēzus caur šo līdzību grib parādīt, ka tas nav tāds prieks, tāda vienkārša pasvinēšana. Tā ir, kā debesis varētu teikt, eksplozija. Tā ir reakcija, kas pārsniedz pat saprāta robežas. Dievs, kurš ir svēts un mūžīgs un visu zinošs, viņš priecājās kā tēvs, kurš atkal redz savu bērnu dzīvu. Un mēs varam tikai iztēloties, kādi dziesmu svētki notiek debesīs, kad viena cilvēka dzīve tiek izmainīta. Kad viens cilvēks atgriežas pie Dieva, novēršas no saviem grēkiem un sauc uz Dievu un piedzīvo pestīšanu, kāds tas ir prieks, kāds tur ir koras skaņas debesīs pār katru cilvēku. Baptistu mācītājs Spērģens ir teicis, kad cilvēks nāk pie Kristus, zemes saņem svētību un debesis atveras ar jaunu dziesmu. Un šāds prieks, ja tāds ir, ja tas valda mūsos, mūsu draudzēs, tas maina pilnībā visu gaisotni un atmosfēru. Gluži kā dziesma, kas var izmainīt telpu, noskaņu, gaisotni. Tā arī mūsu prieks par katru cilvēku izmaina pilnīgi visu. Un jautājums ir, vai mūsu draudzes ir tā vieta, kur šāds prieks ir redzams, dzirdams un jūtams. Vai mēs svinam glābšanu ar tādu pašu prieku un dedzību, kādu rāda debesu koris? Kristīgais autors, rakstnieks Henrijs Novens ir teicis: Dievs priecājās nevis tāpēc, ka pasaulē problēmas ir atrisinātas, ne tāpēc, ka visas cilvēku sāpes un ciešanas ir beigušās, ne arī tāpēc, ka tūkstošiem cilvēku ir atgriezušies. Nē, Dievs priecājās, jo viens no viņa bērniem, kas bija pazudis, ir atrasts. Novens mums atgādina, ka Dieva sirds prieks ir ļoti personisks. Viņš priecājās nevis par statistiku, viņš priecājās par cilvēku. Viens priekš viņa ir pietiekami. Pat ar vienu var notikt vislielākās, vislabākās svinības. Un tieši tāpat ir mēs, brāļi un māsas, esam aicināti iet šajā priekā, daloties Tēva sajūsmā par katru dzīvi, kurai Dievs ir pieskāries. Bet ir jāatzīst, ka reizēm mēs draudzē neprotam patiesi priecāties. Vai nav tā, ka reizēm mēs vairāk izvēlamies kurnēt, burkšķēt, nopūsties, kritizēt, ieraudzīt kaut kādas nepilnības, kļūdas, nekā patiesi priecāties un līksmoties. Bet prieks, tas ir pareizais baznīcas tonis. Mums vajadzētu būt vispriecīgākajiem cilvēkiem šajā pasaulē. Kāpēc? Jo Dievs mūs glābj. Viņš mūs ir atradis. Viņš ir devis jaunu iespēju mūsu dzīvē. Ir jāatzīst, reizēm cilvēks pat nespēja priecāties par sevi, kur nu vēl par otru cilvēku. Bet mums, caur šo līdzību, ja es gribu pateikt, cik svarīgi, ka mēs priecājamies ne tikai par saviem sasniegumiem un savām svētībām, bet priecājamies par otru cilvēka dzīvi. Priecājamies par tām pārmaiņām, kas notikuši viņa dzīvē, par to, ka Dievs ir ienācis viņa dzīvē. Un tas ir svarīgi. Jo tad, kad mēs sākam priecāties par citiem, mēs sākam pamanīt, kā Dievs darbojas otra cilvēka dzīvē. Tas ir skats, kas ir novērsts no sevis uz citiem. Tā ir spēja priecāties ne tikai tad, kad tev klājās pašam labi,
bet tu spēj priecāties par otra cilvēka uzvarām. Šajā līdzībā Dievs mūs aicina būt daļai no šīs prieka un līgsmības kultūras. Nevis kritika, nevis vēsums, bet mēs priecājamies. Un tāpēc mums visiem ir jāiemācās pamanīt labās lietas, ko Dievs dara caur mums un caur citiem. Slavēt Dievu par to un ļaut šim priekam izskanēt no mūsu draudzēm kā dziesmai, kurā ir jūtama Tēva sirds. Un tad ir trešā dziesma. Tā ir žēlastības un līdzjūtības dziesma. Trešajā līdzībā par pazudušo dēlu, ko Jēzus stāsta, šis stāsts kulminējās brīdī, kad tēvs ierauga savu dēlu jau no tālienes. Tēvs nespēja gaidīt. Patiesībā viņš jau tur sen, un mēs pat nezinām, cik sen, bet viņš jau sen gaida savu dēlu. Un tad, kad viņš tālumā redz savu dēlu, kas ir pilnīgi neraksturīgi tā laika kultūrai, tēvs skrien pretī. Viņš vēl nav dzirdējis dēla attaisnojumus, viņš pat vēl nav dzirdējis dēla nožēlu. Viņš pat varbūt nezina, vai dēls vispār ir nožēlojis to, ko viņš ir darījis. Vai viņš vispār ir sapratis, ko viņš ir darījis. Nē, tēvs skrien pretī. Viņš apskauj, viņš skūps savu dēlu. Tajā mirklī nav nekādi jautājumi, nav neviena nosacījuma, tikai tīra, nesautīga līdzjūtība un mīlestība. Tēva skatiens nav vērsts uz dēla pagātnes kļūdām. Viņš redz savu bērnu, nevis viņa grēkus. Un te es gribu nedaudz padalīties no savas personīgās dzīves. Kāds vairākus gadus atpakaļ viens no maniem dēliem piedalījās vienā tādā skolas aktivitātē, mazā nometnītē, kas patiesībā bija tāda lauka sētā, kur bija daudz dažādi interesanti piedzīvojumi, bet, kā jau puikam gadās, tur rodās arī kaut kāds konflikts un spriedze, un viņš ar to visu netiek galā, un viņš vienkārši paņem riteni un brauc projām. Viņam nav telefons, skolotāji mums zvana, viņš saka, Klau, ir problēma. Jūsu dēls ir aizbēdzis, un mēs viņu nevaram atrast. Protams, ko es daru? Es uzreiz nolieku visas savus pienākumus malā. Es sēžu mašīnā, braucu, man kāda stunda ir jābrauc uz to vietu. Es braucu pa tiem lauku ceļiem, tur ir kaut kādi mazi ciematiņi, es viņu nekur nevaru atrast. Un tad vienā grantētā ceļā es tur tālumā redzu, viņš tur mocās ar velosipēdu, laikam ķēde viņam bija nokritusi, un ar čībām un šortiem. Un viņš tālumā ierauga mani. Es apstājos, es izkāpu ārā no mašīnas. Tajā brīdī viņš skrien man pretī un raud. Viņš apkamp mani, apķer. Un tajā brīdī man vairs nav svarīgi, ko viņš ir izdarījis, kas viņa dzīvē ir noticis. Viņa asaras ir pateikuši pilnīgi visu. Tēt, man ir žēl, ka tas notika. Un tas brīdis man tik ļoti lika ieraudzīt to, ko Jēzus gribēja pateikt šajā līdzībā. Tā ir žēlastība un tā ir līdzjūtība pret savu dēlu. Teologs Henri Nouwen ir teicis tā: Dievs priecājās, jo viņš atrod nevis kārtību, bet bērnu. Un tur nav nekāds matemātiskās loģikas. Tā ir mīlestības loģika. Un šeit ir viena no visspēcīgākajām patiesībām visā evaņģēlijā. Jūs zināt, kas ir lielākais grēks? Lielākais grēks ir šaubīties par Dieva mīlestību. Tas ir brīdis, kad mēs domājam, diez vai Dievs man skries pretī, kad es griezīšos pie viņa. Un zini,
Dievs ne tikai iet, Dievs tev skrien pretī. Viņš steidzas pie mums vēl pirms mēs esam tuvojušies viņam. Un ja mēs tiešām dzīvojam kā tēva bērni, tieši tādai būtu arī jābūt mūsu reakcijai, kas atspoguļo viņa žēlastību. Žēlastība, kas negaida, lai otrs vispirms pierāda sevi, bet dod mīlestību jau no pirmā soļa. Dievs nāk mums pretī vēl pirms mēs esam viņu sapratuši. Un tāpēc, kad tu dzirdi vainas un kauna nomocošo melodiju, apklusini to ar Dieva piedošanas un Dieva mīlestības dziesmu. Šai melodijai ir jāizskan caur mums, mūsu draudzēs, mūsu sarunās, mūsu attieksmē. Mums ir jābūt tiem cilvēkiem, caur kuriem skan žēlastības dziesma. Nevis spriedums, bet apskāviens, nevis nosodījums, bet piedošana. Kāda melodija skan mūsu draudzēs un mūsu sirdī? Šodien, kad mēs dziedam un svinam kopā, apstāsimies. Ļausim Dievam pārbaudīt katru mūsu sirdi. Vai mūsu sirds ir saskaņā ar viņa toni? Vai mēs dzīvojam saskaņā ar viņa melodiju? Mūsu dziesmu svētku lozungs ir 100/1. Tas ir evaņģēlijs. Tas ir Dieva sirds ritms. Dievs atdod visu viena dēļ. Tāpēc ieklausies sevī, kāda dziesma dzied tavas sirds. Kādas domas, kādas tēmas atkārtojas tavā iekšējā pasaulē? Vai tur ir bailes, šaubas, rūgtums? Vai drīzāk tur skan cerība, mīlestība, pateicība un prieks? Vai tavas sirds dziesma ir evaņģēlijs? Ļausim Dievam pārrakstīt visas mūsu tās sirds un dzīves disonances, lai svētais gars komponē mūsos pilnīgi jaunu melodiju. To melodiju, kurā skan šis neatliekamība glābt, prieks par pestīšanu, kur skan žēlastība, kas atspoguļo Dieva dabu, viņa raksturu. Un kā draudze, pārbaudīsim arī mēs savu harmoniju kā draudze. Vai mēs visi dziedam vienā balsī, ar Kristus mīlestību, ar pazemību, ar dāsnumu? Vai mūsu kristīgā kopiena ir kā dziesma, kur dzirdot cilvēki saka, šeit patiešām mājo Dievs, kas mīl un kam rūp? Mums apkārt pasaulē ir ļoti daudz skaņas, ļoti daudzi trokšņi. Vai nu mēs būsim šo trokšņu ietekmētāji, vai drīzāk mēs pretēji tam šajā pasaulē skandināsim kādu pilnīgi citu skaņu, kas nāk no Dieva. Tādēļ ļausim, lai svētais gars noregulē mūsu sirdis pareizajā tonī. Patiesībā Latvija ilgojās pēc šādas dziesmas. Viņa ilgojās ne tikai, lai šī dziesma izskanētu uz skatuves un dievkalpojumos, bet Latvija ilgojās, ka šāda Dieva mīlestības dziesma izskan katra cilvēka dzīvē. Katrs cilvēks, kas nes evaņģēlija melodiju. Dzīvēs, kurās dziesma tiek dziedāta par Dievu Tēvu, kurš meklē, kurš piedod, kurš priecājās par katru cilvēku. Tāpēc es tevi aicinu, nes šo dziesmu savā sirdī, nes šo dziesmu savās mājās, nes šo dziesmu savās draudzēs un nes šo dziesmu savās pilsētās un nesiet šo dziesmu mūsu Latvijā un tajā zemē, kur tu dzīvo. Lai Dievs svētī, lai viņa melodija skan mūsu sirdīs, lai viņa izskan mūsu Latvijā. Āmen.